Labdien, cienījamie kolēģi, cienījamie viesi, mīļie dombiedri un vienkārši līdzīgi domājošie. Mēs šodien esam sapulcējušies ļoti nozīmīgā reizē, kad bibliotēkai novembra mēnesī paliek 240 gadi. 11. reizi pēc kārtas mēs pulcējamies kopā Kurzemes bibliotekāru konferencē, kas vienmēr veltīta kādai nozīmīgai ar darbu saistītai tēmai, vienmēr runājām par aktuālām lietām, par attīstību, izaugsmi, jauniem darba virzieniem, un 11. reizi pēc kārtas mēs arī pasniegsim dienas otrajā pusē Voldemāra Caunes gada balvu tiem bibliotekāriem, kas ļoti radoši, interesanti un saistoši uzrunā jauniešus, uzrunā jaunviešus un iedvesmo bērnus, pusauģus, skolniekus interesēja par lasīšanu, par analītisku domāšanu, par domāšanu un dzīvošanu savas pilsētas, savas valsts labā. Un šodien man prieks, ka esam tik kuplā skaitā, un tieši tāpēc man ir vēl divkāršs prieks, ka mūsu konferenci atklās Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Attis Deksnis. Lūdzu. Labdien, cienījamās dāmas un godātie kungi. Man ir patiesi prieks būt šeit jūsu vidū un domas vārdā sveikt jūs visus Liepājā. Un šodien mēs svinam svētkus. Kā redzam, Liepājas centrālajai zinātniskajai bibliotekai 240. Un tāpēc īpaši šodien gribu sveikt ikvienu Liepājas bibliotekāru un bibliotekas darbinieku, lai jums jauki un skaisti svētki un patīkama visu šī diena. Bibliotekārs. Tā nav vienkārši profesija. Bibliotekārs tā ir profesija, kas mums saistās ar mazliet savādāku skatu uz dzīvi, mazliet savādāku domāšanu, mazliet savādāku pārliecību. Bet es domāju, ka nekļūdīšos, ja es teikšu, ka šī profesija ir ļoti inteliģenta, aizraujoša un ļoti emocijām bagāta. Jo nenoliedzami jūsu darbs ikdiena ir saistīts ar stabilām un pamatīgām vērtībām, grāmatām. Un tas ir ļoti svarīgs darbs, ko jūs darat, un šī diena, šī konference ir kā tiešām apliecinājums tam, cik literatūra ir nozīmīga gan šeit Liepājā, gan visā Latvijā. Un ja mēs skatāmies uz to darbu, ko jūs darat, tad ir ļoti grūti šajā laikā, kad strauji ienāk gan mūsdienu tehnoloģijas, mūsu ikdienā, mūsu saimnieciskajā dzīvē, un mums ir tik daudz steigas un nemiera apkārt, kad mēs grāmatām atrodam ļoti maz laika. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, kad jūs esat tie, kas veicinat un uzturat šo diskusiju par latviešu valodu, literatūru, par grāmatām, un par visu to, ko varbūt mēs tajā ikdienas steigā nepamatoti nenovērtējam, jeb aizmirstam. Bet grāmatas ir tā vērtība, pie kurām mēs varam atgriezties vienmēr. Un tāpēc tiešām ir liels prieks par to darbu, ko jūs darat. Paldies par to, ko jūs darat. Lai jums ir jauka šī diena, un vēlreiz sveicu jūs visus šodienas svētkos. Paldies! Bibliotekāra misija šodien ir ļoti nozīmīga un atbildīga, jo es gribētu teikt, bibliotekārs tomēr ir kā tāds stalkers, kā tāds ceļvedis, kā universāla persona, kuram jāorientējas absolūti visos pieejamos tīmekļa resursos. Tās nav tikai grāmatas un periodika, tās ir jaunas, inovatīvas tehnoloģijas,
Ir jāsaprot, ko piedāvāt lasītājam īstajā laikā un īstajā vietā, un ir ļoti labi, ja mums pretīm ir gudras, pārliecinošas bibliotekāra acis un prāts, kas mūs virza pareizā virzienā, dod padomu un palīdz orientēties bieži vien informācijas pārpilnajos tumšajos biezokņos, jo nevienmēr visam rakstītam vārdam var arī ticēt. Un man ļoti liels prieks, ka mūs pagodinājis šajā jubilejas reizē ir Latvijas Nacionālās bibliotekas direktors, kas vienmēr ir atbalstījis publiskās bibliotēkas, publisko biblioteku attīstību un arī inicijējis mūsu gada balvu, runājot par Valdemāru Cauni. Vārds Nacionālās bibliotekas direktoram Andrim Vilkam. Labdien, dāmas un kungi, Liepainieki, biblioteka. Jā, šodien ir ļoti priecīga diena, jo bibliotekas jubileja ir ļoti nozīmīga 240 gadi. Ilga runāja par vismodernākajām lietām, bet es tomēr gribu pieskarties mazliet tieši vēsturiskajai pusē, jo es nedomāju, ka būtu lieki vēlreiz atgādināt un uzsvērt to, ka Liepājas biblioteka ir viena no vecākajām bibliotekām Latvijā, otra vecākā publiskā biblioteka Latvijā, un šobrīd no visām, kas darbojās, bibliotekas arī visvecākā biblioteka ārpus Rīgas, un visi šie daudzi aspekti nozīmē ne tikai to, ka biblioteka ir svarīga šodien un būtiski tas jau, ko mēs tikko dzirdējām, bet arī tās vēsture ir ļoti nozīmīga, un es vēl paskatījos, ka tas laikmets, kad biblioteka ir dibināta, ir Liepājā ārkārtīgi interesants, un tas ir saistīts ar šīs pilsētas spožo iesaistīšanos apgaismas laikmeta procesos, saites ar Vāciju, Berlīnu, grāmatniecībā, Liepājā tajā laikā, kad ir biblioteka, tiek izdots arī Immanuēls Kants, tiek izdots Hamans, tiek izdots arī mācītāja Elferfeld darbi, un ir Trīsvienības baznīcas spožais laiks, kad Eiropā šī baznīca ir patiešām ievērojama un nozīmīga, un tā tālāk. Līdz ar to droši vien, kad arī tas ir ļoti būtiski. Pēc 10 gadiem būs ļoti liela jubileja, 250 gadi, līdz ar to arī, manuprāt, būtu jāatcerās šis skaistais bibliotekas laikmets visos tās vēstures posmos, bet tas, ko es gribētu vēl pieminēt, ir, ka mēs patiešām lepojamies ar mūsu sadarbību, jo mūsu vieno izcilā personība, bērnu biblioteku, bērnu apkalpošanas pamatlicējs Valdemārs Cauni, kurš ir iedibinājis šo darbības virzienu Latvijas bibliotekās un arī ilgstoši ir strādājis Latvijas Nacionālajā bibliotekā, toreizējā Valsts bibliotekā, un tāpēc mēs tiešām vienmēr jūtam šo mūsu kopējo vēstures daļu, kā šīs personības ievērojamo ietekmi uz visiem tiem procesiem, kuros viņš piedalījās. Un līdz ar to jau runājot par šo bērnu biblioteku balvu, es gribētu tiešām vēlreiz uzsvērt to, ka gribu apsveikt un tiešām ļoti apliecināt savu cieņu Liepājas domai, Liepājas vadībai par to, ka šī balva ir izveidota, ka notiek katru gadu jau 10 gadus, tad mēs pirmo reizi, laikam, 230 gadu jubilejā pirmā balva tika pasniegta, tad
tiešām tas ir tāds pastāvīgs, stabils atbalsts, ko sniedz Liepājas pilsēta visai Latvijai, visām Latvijas bibliotekām, kas nodarbojas tieši specifiski ar bērniem, bērnu apkalpošanu. Un šī gada konkurss kārtējo reizi apliecināja, ka tā ir ļoti svarīga visai Latvijai kustība, jo kārtējo reizi bija atkal ārkārtīgi interesanti un ļoti labi piedāvājumi. Mēs redzam, ka darbs ar bērniem Latvijā notiek ļoti, ļoti interesantā veidā un visā Latvijā. Un līdz ar to šis ir ieguldījums ne tikai Liepājā, bet tas ir ieguldījums visai valstī un ļoti nozīmīgs. Par to man gribētos arī teikt lielu paldies. Un visbeidzot, es gribētu no visas sirds izteikt novēlējumu, lai ideja un iecer un doma par Liepājas bibliotekas jauno ēku, jauno piebūvu, jauno infrastruktūru, par kuru daudz mēs esam runājuši, ne tikai ar Ilgu, bet vēl arī Aina ar šeit ir klāt. Vēl tajos laikos mēs esam daudz runājuši par to, ka Liepājā ir vajadzīga jauna biblioteka. Es domāju, ka tagad tiešām varētu būt tas brīdis, kad ir daudz ļoti skaistas infrastruktūras ēkas Liepājā radušās pēdējos gados. Par koncertu zāli nerunāsim, bet arī daudz, kas tiešām ir brīnišķīgi tiek darīts kultūras labā, kultūras ēku un iestāžu labā. Man tiešām no visas gribētos novēlēt, lai tuvākajos gados izdotos sākt arī biblioteku. Tā kā visu to labāko. Paldies par iedrošinājumu, paldies par novēlējumu. Un es pilnīgi droši gribētu apgalvot, ka pilsētas pašvaldība noteikti kaut kur atradīs tādu zelta podu, ja ne savā pagrabā, tad mūsu bibliotēkas. Un mēs jauno ēku ieraudzīsim iespējams pēc 10 gadiem, un mēs savu nākošo konferenci varēsim rīkot jaunajā, renovētajā, paplašinātajā bibliotēkā Kungu un Zivju ielas krustojumā. Lai mums izdodas, draugi! Un lūk, mūsu konferences pirmajā daļā ir 2 nopietni priekšlasījumi, 2 ļoti nozīmīgi ciemiņi no Rīgas. Un kā pirmajā, ja es došu vārdu Latvijas institūta direktorei Aivai Rozenbergai ar šim brīdim ļoti nozīmīgu tēmas uzstādījumu Latvija, Eiropa, pirms 100 pēc. Lūdzu, Aivas. Labdien! Liels prieks jūs visus šodien redzēt, un vispirms jau jāsaka jums visiem, ne tikai liepājniekiem, bet es domāju arī visiem citiem jāsaka daudz laimes dzimšanas dienā. Jo, protams, ka mēs runājam par to brīdi, kas ir vissvarīgākais gan viena cilvēka dzīvē, gan vienas bibliotēkas dzīvē un vienas valsts dzīvē, tā ir dzimšana. Un vienmēr ir svarīgi nosvinēt katru reizi, kad atkal tas datums ir klāt. Kā nosvinēt, tas jau ir mūsu pašu rokās, par to mēs arī varbūt parunāsim mazliet vēlāk. Es gribētu sākt ar rīta zvaigzni. Jāsaka tā, ka šī gada ietvaros esmu saskārusies ar rīta zvaigzni plašā pasaulē. Un vienmēr man bijis jādomā, no kurienes mēs paši nākam, kādi ir tie lielie tautu ceļi un kultūra ceļi un kā tie ir radušies. Pirms 2 nedēļām man bija iespēja būt Ķīnā un Šanhais Nacionālās mākslas muzejā. Viena liela zāle bija veltīta minoritāšu kultūrai un minoritāšu tautstērpiem Ķīnā. Un ko es tur redzu? Vienā no stendiem ir runa par kādu miao tautu,
kur es iepriekš nezināju par tādas esamību, man diemžēl jāatzīst, kas ir 12 miljonu liela tauta un 8 miljoni dzīvo Ķīnas dienvidos, un viņu rituāla tērps, kas tur arī bija izstādīts, ir viss noklāts ar auseklīšiem, ar rīta zvaigzni, kurai centrā ir ugunskrusts. Tas man bija ārkārtīgi pārsteidzoši, un es tūlīt devos pie kartas otrā zāles stūrī, kur viss šīs tautas un viņa atrašanās vieta bija iezīmēta. Un mājās esot sāku meklēt, no kurienes nāk šī tauta. Interesanti, ka viens no šīs tautas tādiem iezīmīgiem kultūras elementiem ir lielā migrācijas deja, jeb lielā tautas staigāšanas deja, kas ir palikusi mantojumā no senčiem, kuru viņi arī vēl šodien piekopja un zina, kā to dejot, un kas stāst par to seno laiku, kad tauta mainīja savu dzīves vietu un kad notika šie lielie tautas staigāšanas ceļi. Otru reizi ar rīta zvaigznes sastapos Uzbekistānā. Tas bija šī gada aprīlī, un tur ir tāda tauta, Karkalpaku tauta, kur dzīvo pie mums zināmās Arālu jūras, un arī viņu tautas tērpā blakus un līdztekus pilnīgi citiem rakstiem un citām zīmēm ir ļoti spēcīga vieta atvēlēta auseklim. Tā bija vēl viena reize, kad man bija jādomā, kā tas tur ir nokļuvis. Ir zināms, ka Karkalpakstānas autonomā republika ir senā zīda ceļa ietverā bijusi, un, protams, ka šādā veidā pusklejotāji, pusnomadu cilts, kāda Karkalpaki ir bijuši, noteikti kaut kur ir satikusies ar citām kultūrām un citām tautām, un tā šīs zīmes ceļo. Šie ir spēcīgi simboli, acīm redzot, tam dēļ viena kultūra ar laiku pārņem to no otras, vai arī tas tā ir bijis ierakstīts, kā saka, gēnu atmiņā, kā nu kurā gadījumā, bet tas, par ko es šorīt gribu ar jums runāt, ir atvērtība. Jo, kā jau jūs paši minējāt konferences ievadā, biblioteka ir atvērta. Tā ir atvērta gan modernām tendencēm, gan senam mantojumam, atvērta jaunam un atvērta vecam. Tā ir viena no šīm atvērtības lielajām vietām novadā, pilsētā, valstī. Un nevelti tāpēc varbūt arī Latvijas Nacionālā biblioteka un Gaismas pils, kā šis otrs vārds, kas tagad jau ir iegājies tautā, ir kļuvis jau tagad par tik spēcīgu simbolu. Un arī nākamgad 100 gadā es skaidri zinu un jūtu, ka šis simbols spēks vēl tikai nostiprināsies, un arī visas starptautiskās delegācijas apmeklēs Nacionālo biblioteku kā vienu no mūsu kultūras spēka vietām, ar kurām mēs lepojamies un kur glabājas arī mums gadu simtiem noslīpētās bagātības. Kad man bija tas prieks mācīties Latvijas universitātē slāvu filoloģiju, viens no maniem mīļākiem terminiem kopš tā laika, kuram es veltīju daudz laika arī pētniecības nolūkā, bija chronotops. Skaidrs, ka man jums nav jāstāsta, kas tas tāds ir, bet kopš tā laika man ir daudz bijis jādomā par laika un vietas attiecībām. Un arī runājot par šīs dienas tematu, es noteikti vēlos izvēlēties vairākus laiks brīžus, kuros pieskarties laika un telpas attiecībām un cilvēku lomai šajā laika nogrieznī. Pirmais varbūt ir saistīts, es neiešu daudz tālāk un tik dziļi kā laiku, kad tapušas mūsu spēka zīmes, bet jūsu pašu bibliotekas dzimšanas laiks, 1777. Un ja mēs sekojam iesākumā noteiktai atvērtības formulai, tad varbūt jāparaugās, kas šajā laikā un kas šajā gadā notika pasaulē.
ne tikai šeit pat Latvijas teritorijā. Tas bija ārkārtīgi karavīgs gads, piemēram, Amerikas kontinentā, kur notika lielais revolūcijas karš, notika konfederācijas rašanās. Tas bija gads, kad faktiski radās ASV karoga dizains. Var sakot, mēs redzam, tas ļoti nozīmīgs gads, kas ir pilnībā pārvērtis Amerikas teritoriju un arī saistās ar sabiedrības nācijas rašanos, un kas, diemžēl, ir bijis arī lielu karu un sadursmi rezultātā. Šeit, kā jau tika runāts iepriekš, Vilka kunga uzrunā, bija runa arī par apgaismības laikmetu Eiropā un arī šeit Latvijas teritorijā. Mēs arī zinām par hernhūtiešu kultūru, kas izplatījās jau iepriekš gan Vidzemē, gan tad tika aizliegts un atkal atļauts, un šīs humānisma tendences, kas arī tika stiprināts mūsu tagadējā Latvijas teritorijā. Mēs tajā pat laikā lasām par to, ka tieši 1777. gadā Krievijas cārs Pāvils, braucot cauri Vidzemei, sodīja zemniekus, kas sūdzējās par baronu patvaļu, un izsūtīja viņus spaidu darbos uz Sibīriju. Tas viss notika tajā pat laikā, kad bija šīs apgaismības tendences un arī hernhūtisms paralēli. Tad mēs, protams, zinām un arī lasām par cilvēkiem, kas dzimuši šajā laikā. Un dažkārt ir tā, ka cilvēki, kas ir devuši milzīgu ieguldījumu savam laikmetam, sabiedrībai, pēc tam it kā izzūd no tautas atmiņas dažādu iemeslu dēļ. Vienkārši tāpēc, ka ir liels laiks pagājis, ir arī, zinām, citi apstākļi, bet es gribēju veltīt vismaz dažas minūtes kādam cilvēkam, kurš arī ir dzimis Kurzemē 1777. gadā. Kārlis Friedrichs Vatsons, vācu baltu mācītājs, kurš ir dzimis šajā gadā un arī laika gaitā devis lielu ieguldījumu latviešu valodas aizsardzībai un viens no pirmajiem latviešu etnogrāfijas pētniekiem. Un iespējams tieši hernhūtismu vai kādu citu apgaismības ideālu vadīts. Viņš ir aicinājis arī citus visādā veidā atbalstīt latviešu valodu, nerunāt par latviešu vāciskošanu un atbalstījis katrā ziņā latviešu zemnieku centienus un arī pirmās inteliģences centienus pētīt savu kultūras vēsturi. Es domāju, ka šādi cilvēki, kā mēs pirms konferences runājām ar Vilku kungu, viņi ir mūsējie, viņi ir savējie. Viņi ir daļa no mums, neatraujama daļa no mūsu kultūras koda. Un šo cilvēku devums vienā vai otrā veidā ir par pamatu tam, kāpēc mēs šodien varam runāt par to kultūras mantojumu, kas raksturo Latviju kā valsti, ar ko mēs varam lepoties Latvijas 100-gadē, kas ir arī veicinājis dažādu paudžu izglītību un arī dažādu kultūru miedarbību. Pirms mēs runājam par dažādu kultūru miedarbību vairāk, mēs varētu pāriet pie cita gadu skaitļa un gadu laikmeta. Tas ir, protams, pirms 100 gadiem, kad mēs sākām runāt par Latvijas valsts veidošanos. Tie bija inteliģences sapņi, inteliģences uzrunas, aicinājumi, uzsaukumi, kas, protams, arī vēlāk, kā zinām, īstenojās neatkarīgas valsts nodibināšanā. Šeit es gribu tomēr vēlreiz vērsties pie tā, ka inteliģencei ir šī milzīgā loma arī apstākļos, kas ir riskanti, apstākļos, kas ir kritiski, kad jūs īsti nezināt, kā jūsu rakstītais vārds, kādu iespēju tas atstās uz jūsu tālāko likteni vai pat dzīvību,
ka tomēr šie vārdi izskan publiskajā telpā, viņi nonāk arī tā skaitā bibliotēkās, viņi nonāk pie sabiedrības grupām un tālāk dzīvo savu dzīvo vārda dzīvi un iekrīt kā sēklas citu cilvēku apziņā un arī rod savu tālāko risinājumu. Kad man nāks runāt par Latviju starptautiskajā apritē, dažkārt, protams, mēs zinām, ka Latvija ne visur pat plašajā pasaulē labi pazīst, un ir vajadzīgi kādi lielāki konteksti, kuros stāstīt par Latviju, lai būtu ātrāk skaidrs, no kurienes mēs nākam. Un runājot par Latvijas dibināšanu, es vienmēr saku, ka Latvija radās kopā ar citām 10 Eiropas valstīm, kas tika dibināts Pirmā pasaules kara izskaņā. Un tas iedod uzreiz plašāku skatījumu. Tas bija laiks pirms 100 gadiem, kad Pirmā pasaules kara izskaņā tika pārrakstīta Eiropas karte un jaunas geogrāfiskās vai būtībā valstiskās līnijas tika iezīmētas. Mēs runājam ne tikai par Baltijas valstīm, mēs runājam par Poliju, par Ungāriju, par Austriju, par Dienvidslāviju. Un šeit ir uzreiz, man jāsaka, ka ne visas valstis vienlīdz priecīgi raugās uz to, ka nākamgad būs jāatzīmē 100 gadi kopš šī notikuma. Man ir daudz kolēģi arī Austrijā, kur saka, ka tur sabiedrībā šis temats nav populārs, jo, protams, tas nozīmēja Austro-Ungārijas impērijas sabrukšanu un zināmas varedības zaudēšanu, un šis temats nesot īpaši populārs un nekādas lielās svinības arī netiek plānotas. Citādi tas ir, protams, Baltijas valstīs, Somijā, Polijā, arī šeit jūsu Liepājas pilsētā un Trīsvienības baznīcā arī jūsu ieguldījums kaut kādā mērā ir sniegts Somijas neatkarības cīņās, jo tieši šeit Trīsvienības baznīcā Somu jēgeri zvērēja uzticību Somu topošai neatkarīgai valstī. Un es domāju, šie fakti vēlreiz runā par to, ka vienmēr ir jābūt atvērtiem šiem lielākiem kontekstiem. Tagad, gadu pirms mūsu 100-gadas, es domāju, ka mēs atkal nedrīkstam aizmirst par šo kontekstu, kurā mēs esam šajā brīdī, šajā laikā un vietā, Eiropā un pasaulē. Un es šeit runāju ne tikai par Eiropu, bet patiesi par pasaules kontekstu. Esot Ķīnā, mums Ķīnas kultūras cilvēki ļoti skaidri arī teica kuluāros. Jūs ziniet, mums no Ķīnas raugoties īpaši nav skaidrs, ko Eiropa vēlas. Mums šķiet, ka Eiropa nespēja noformulēt vienu ideju un nespēja skaidri izteikt to domu, ko viņi šobrīd vēlas no pasaules, ko viņi vēlas no Ķīnas, ko vispār Eiropa šobrīd pārstāv. Kas ir tas mērķis, uz kuru Eiropa virzās? Tas ir liels jautājums, un tas ir liels jautājums ne tikai valsts vīriem, bet arī mums, kultūras cilvēkiem. Un ļoti iespējams, ka tieši nākamā gada kontekstā inteliģents nāks ar kādu jaunu sapni, ar kādu jaunu formulējumu, kuram tad varēs citi sekot, un iespējams tas arī birokrātiski varēs īstenoties kādā brīdī. Un Eiropā, protams, mēs runājam par to, ka Baltijas valstis sadarbojas savā 100-gadas atzīmēšanā. Mēs zinām, ka Polija un Somija aktīvi arī iekļaujas un mums veidojas dažādi sadarbības projekti. Un šis ir tas mirklis, kad mēs varam izmantot visus savas iespējas, lai atkal Latvijas vārds tiktu daudzināts plašāk tālajā pasaulē, ko arī Latvijas institūts aktīvi dara. Kopā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā mēs arī aicinājām izveidot nākamgad tādu konferenci, kas runā par šiem 100 gadiem pirms, proti par to laiku, kad radās 10 Eiropas valsts, un par to, ko šīs valstis šodien piedāvā, kā saka, Eiropai un pasaulē, ņemot vērā tās vēstures mācības, kādas 100 gados ir pārdzīvotas, un tās mūsu valstīm atšķirs. Un te būs runa ne tikai par politiku un ekonomiku, bet arī par kultūru, par filozofisko domu. Es sagaidu, ka šī konference varētu būt ļoti interesanta un arī piesaistīs plašu starptautisku rezonansi.
Arī jūs esat, protams, visi laipni aicināti nākamgad 7. maijā būt klāt Latvijas Nacionālā bibliotekā un apmeklēt šo notikumu. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka mēs šodien, šeit un tagad, radām to, kas būs pēc 100 gadiem. Es tā gribētu domāt. Mēs varam teikt paldies saviem vecstāviem un vecmāmiņām, ka viņi ir bijuši klāt pie Latvijas dibināšanas. Mēs varam teikt paldies saviem tēviem un mammām, ka viņi ir bijuši klāt pie Latvijas neatkarības un brīvības atjaunošanas 90. gadu sākumā. Un tagad ir jautājums mums, tagad, kas strādājam un aktīvi darbojamies, ko mēs katrs ieguldīsim, lai pēc 100 gadiem būtu ko atcerēties. Tas šķiet tāds ārkārtīgi abstrakts un patētisks temats, bet es gribētu šeit atgādināt tā paša Kārļa Friedriha Vatsona vārdus tieši pirms 200 gadiem, kad viņš savā kultūras un literatūras pulciņā aicināja citus domāt par to, kā stiprināt latviešu kultūru. Šis temats ļoti aktuāls, manuprāt, arī šodien. Kā stiprināt latviešu kultūru? Mēs zinām, ka Latvijas Nacionālā bibliotekā tagad ir atrodams Dainu skapis, tur glabājas mūsu tautas dziesmas, un man ir vienmēr bijis tā pārliecība, ka tas ir tas gadu 100, iespējams 1000 noslīpētais zināšanu kods, ko mēs nevienmēr, protams, šodien vairs izlasīt, ko mēs nodosim tālāk ne tikai latviešiem, ne tikai savai nākamajai paudzei, bet visai pasaulē. Ir indiešu zinātnieki, kas brauc uz Latviju un mācās latviešu valodu tieši tāpēc, lai varētu izlasīt tautas dziesmas. Ņemot vērā, ka viņiem ir vēdu pieredze, vēdu tekstu pieredze, viņiem šķiet, ka latviešu tautas dziesmās glabājas kaut kas arī ļoti īpašs, kaut kas tāds, kas ir jāatklāj, un kaut kas tāds, kas varbūt ieguldījums arī vispār kultūras attīstībā pasaulē. Un es domāju, ka tieši tāpēc mums ir laiks pašiem arī varbūt paraudzīties no citas skatu punkta. It kā jau ir tik daudz pētīts, bet tomēr iespējams ar citu kultūras un citu tautu acīm mēs varam vēlreiz paraudzīties no jauna arī uz savu kultūras mantojumu un atrast kaut ko tādu, kas pārsteigs mūs pašus. Arī runājot par nākamā gada lielajām oficiālajām vizītēm, mēs esam jau šobrīd rūpīgi sākuši strādāt pie tā, lai tieši mūsu tautas dziesma kādā veidolā, nosacītā ietērpā, būtu tā lielā dāvana, ko Latvijas amatpersonas pasniedz citu valstu augstākajām amatpersonām. Tieši tāpēc, ka mūsdienu zīmolvedībā viens no ļoti svarīgiem punktiem ir tas, ar ko tu dalies ar pasauli. Jo, protams, ka visi grib teikt, es esmu tas labākais, es esmu tas skaistākais, es esmu tā stiprākā valsts, man ir tas lielākais mantojums, kultūras mantojums, man ir lielākā armija vai man ir labākie sportisti. Visi to gribētu teikt, un noteikti katram būs kaut kas, ar ko palepoties vienā un otrā jomā. Bet ar vien spēcīgāk un lielāku interesi piesaist tas, ar ko tu vari dalīties ar pasauli, kas citiem var būt noderīgs, un no kā citi arī var gūt kādu iedvesmu, kādas jaunas zināšanas, kādu jaunu attīstību. Piemēram, varbūt tas mums liekas tik ārkārtīgi pašsaprotam, ka mēs pat nevarētu iedomāties, ka tas ir interesanti kādam, bet lielās talkas tradīcija ir izsaukusi milzīgu interesi. Latvijā šeit bija pasaules konferences, kur vidas kustības mazākas un citādākas no kādām 50 valstīm šeit bija ieradušās tieši tāpēc, lai saprastu, kā mēs varam to panākt. Kā var būt tā, ka tik daudz cilvēku iesaistās, ka tik daudz cilvēku sako šai idejai, kas tam ir pamatā un kā tas viss tiek veidots, sākot no ļoti organizatoriskiem jautājumiem līdz pat filozofiskiem.
Un pirms konferences atkal jāatsaucas uz Vilka kungu. Mēs runājām par to, kā tikko ir arī saņemta ziņas no Briseles, ka tieši tas veids, kā tiek radīta mūsu jaunā enciklopēdija, ir piesaistījis arī citu interesi, un tieši šīs metodas un veids, kā mēs to darām, ir kaut kas tāds, ko citi vēlas uzzināt. Un mums varbūt atkal tas liktos pašsaprotam, tas taču vienkārši tā ir, mēs to darām visi kopā, bet ir tādas lietas, ar ko mēs tiešām varam dalīties un kur mums jābūt lepniem, ka mēs to spējam tik nelielā valstī. Par to it kā nelielo valsti un to, vai mums vajadzētu, kā mums runāt par to, vai mēs esam maza valsts, vai Eiropas mērogā tomēr neesam tik maza valsts. Šeit es gribētu runāt par tomēr to kopīgo Eiropas kultūras telpu. 2027. gadā Latvijai atkal būs tas gods kādai pilsētai kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Ļoti iespējams, ka tā būs Liepāja, ja viņi to vēlēsies. Kāpēc nē? Un dzirdot šīs idejas par jaunu biblioteku, kas būtu tieši 2027. gads, pēc 10 gadiem. Kāpēc ne? Varbūt, ka tas ir tas mērķis, ko jūs varat pieteikt drīz startējot jau Eiropas kultūras galvaspilsētu konkursā. Un tas vienmēr piesaista. Tur ir vajadzīgs ne tikai kultūras projekta idejas, bet arī kāda jauna infrastruktūra. Mēs redzējām, ar kādu atsaucību un cik pozitīvi tika novērtēts tas, ka Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas iesākumā tika atklāta Latvijas Nacionālā biblioteka. Jāsaka, tā, protams, bija zināma tāda laikmeta apstākļu sakritība, bet šī grāmatu draugu ķēde ieguva ārkārtīgi popularitāti un tiek uzskatīta par vienu no oriģinālākām akcijām, kādas jebkad Eiropas kultūras galvaspilsētu vēsturē ir bijušas. Un iespējams, kā šeit Liepājā mēs varētu ieraudzīt kaut ko tikpat oriģinālu vai vēl pat drosmīgāku. Jau pavisam drīz. Kāpēc es runāju par Eiropas kultūras kopīgo telpu? Mēs zinām, kas šobrīd notiek Eiropā. Mēs zinām, kas notiek tepat pie mūsu robežām Krievijā. Pat vakarā lasīju ziņu, ka Krievijas prezidents Putins ir sasaucis lielu uzņēmēju sanāksmi Sočos un aicinājis uzņēmējus būt gataviem īsā brīdī transformēties uz ieroču ražošanu. Mēs zinām par Brexitu. Vakardien arī nāca ziņa no Eiropas komisijas, ka Lielbritānijā nenotiks Eiropas kultūras galvaspilsētu atlases konkurss. Tas bija plānots, ka kultūras galvaspilsēta Lielbritānijā būs 2023. gadā. 5 pilsētas jau bija iesniegušas savus dokumentus pirmajai atlases kārtai. Tas var šķist šis stāsts mazliet birokrātisks, kāpēc es par to runāju šeit, bet tā, man liekas, ir ārkārtīgi vēsturisks brīdis, kad mēs nedrīkstam zaudēt kopīgo Eiropas garu un kultūras garu kaut kādu politisku vai birokrātisku procesu rezultātā. Šobrīd ir ārkārtīgi liels satraukums Lielbritānijas kultūras cilvēku aprindās. Ir skaidrs, ka arī bez šī Eiropas kultūras galvaspilsētas bēdīgā paziņojuma ap 14,000 cilvēki tikai filmu industrijā vien varētu zaudēt darbu Brexita dēļ. Un mēs redzam, ka tas varētu būt liels arī zaudējums visai kultūras nozarei kopumā Lielbritānijā, kas jau tika uzskatīta par vienu no spēcīgākajām Eiropā. Mans aicinājums un arī lūgums šeit būtu turpināt tikpat cieši sadarbību ar Lielbritānijas un arī citiem kultūras pārstāvjiem un turpināt būtībā šo apgaismības ideju, kas bija jūsu bibliotekai dibinoties, neraugoties ne uz ko, ne uz kādiem satricinājumiem, kas varētu nākt mums pāri, jo mana subjektīvā pārliecība ir tāda, ka tomēr ir vērtības, kas stāv augstāk par visu, un ir kaut kādas humānismu pamatlietas, kas mums arī visiem, neraugoties ne uz ko, ir jāturpina
kultivēt vispirms sevī pašos, un tad arī caur mūsu projektiem un caur mūsu ikdienas darbību. Nākamgad mēs ļoti daudz runāsim par latviešu kultūru, mēs runāsim par mūsu tautas vērtībām, bet es aicinātu arī neaizmirst par citām kultūrām, ar kurām mēs iedarbojamies ikdienā, gan šeit Latvijas teritorijā, gan, kā jau iepriekš minēju, Eiropā, jo tieši miedarbībā ar citiem mēs skaidrāk un tiešāk redzam to, kas ir mūsu bagātības. Tā jau ir tāda veca patiesība, ne manis izdomāt. Citkārt no distances mēs sevi skaidrāk redzam, citkārt miedarbībā ar citiem mēs skaidrāk izprotam, kas esam mēs paši. Jo citādi ir liela bīstamība, ka mēs varam nonākt tādā mazliet paši augstprātībā, šovinismā, kas galīgi nebūtu tas apgaismības ideāls. Man šķiet ārkārtīgi būtiski, jo šīs tendences ļoti nostiprinās Eiropā. Un politiskie procesi daudz to Eiropā arī veicina. Kad es biju bērns, bija, tas bija droši vien 80. gadu beigas, 90. gadu sākums, bija tāda lieliska programma Latvijas Rādio Tēva laips šai zemē. Iespējams, ka vēl kāds no jums to atceras, to vadīja Stalts. Un viss šis Staltu ģimenes un Ehrenštreja ģimenes un citu dzimtu, lībiešu dzimtu ieguldījums noteikti ir kaut kas tāds, par ko man vienmēr bijis ir jādomā tieši mūsu it kā latviešu nācijas kontekstā. Proti, man kā bērnam bija toreiz jautājums, kāpēc es nezinu nevienu lībiešu vārdu. Kā tas var būt, ka man blakus dzīvo cita tauta, un es neko daudz par viņiem nezinu. Nevaru pastāstīt un nevaru dalīties viņu dziesmās, viņu stāstos un viņu valodā. Man šķiet ārkārtīgi dīvaini, jo, protams, ka es kā bērns zināju arī krievu valodu un kaut ko no angļu valodas. Un tas mani šokēja šīs pirmās programmas klausoties un ir palicis laikam kā iespējas kopš tām dienām. Un tieši uzrunājot šeit Kurzemes, jūs kā Kurzemes inteliģentas pārstāvis, bet arī nākušas no citām Latvijas vietām, man gribētos pievērst uzmanību, ka arī par līvu tautu mums vienmēr ir jādomā, un man prieks, ka ir Latvijā vietas, kur arī mēs varam vietvārdus redzēt līvu valodā, un ir arī mūsdienu līvu aktīvā paudze, kas arī gluži laikmetīgos veidos, gan muzikā, gan mākslā, gan tekstos mēģina stiprināt savu identitāti. Katrā ziņā tā ir tāda dimanta kalna bagātības vērta liecība, kas mums Latvijā ir, dzīva liecība, un tā mums arī ir jāturpina aizsargāt un par to interesēties. Un tas ir it kā mūsu tāda pamatnācijas lieta. Mēs pat nerunājam par kaut ko, kas ir nācis vēlāk klāt šai kultūras telpai. Un tāpēc es gribēju arī atsevišķi veltīt laiku tieši šim apstāklim. Jā, par simboliem un tautas spēku. Mēs nākamgad arī daudz par simboliem runāsim, redzēsim tos un par tiem gādāsim. Šogad pēc 18. novembra svinībām es dzirdēju vienā darba grupā tādus pārmetumus sabiedrībai, ka himnas laikā ne visi ir dziedājuši himnu un ka vīrieši ar bērnu ratiņiem esot bijuši ārkārtīgi agresīvi un mēģinājuši stumt tos savus ratiņus cauri pulinu ārkārtīgi agresīvā veidā. Un ka ir vajadzīgas kādas zināmas metodiskas vadlīnijas, kas tomēr aicinātu sabiedrību kaut kā ļoti konkrēti un noteikti svinēt, kaut kādas ļoti konkrētas normas ieviest un tos arī viss izplatīt Latvijā un tam veltīt īpašu uzmanību. Manuprāt, tā tas nekad nestrādās. Manuprāt, simboli tieši tad strādā, ja cilvēks jūt, ka viņam pretī arī ir atvērtība, mīlestība, nevis sots, kaut kāda strikti ietvari un kaut kāda tāda slēgta
elitāra it kā attieksme. Es ļoti ceru, ka šī tautas iesaistīšanas kultūra, kas mums jau ir sākusies ļoti sen, un jūsu bibliotekas gadījumā tas ir bijis klāt pie dibināšanas, kad šie 61 tautas grāmatu mīļotājs no tautas, ka viņi tomēr izdomāja, ka nebūs šī biblioteka vienas personas rokās, ka tā tomēr nonāks visas sabiedrības vajadzībām un nodota tiks pilsētē. Līdz brīvības piemineklim, kā mūsu šodien moderni sakot pirmam lielam crowdfunding tādam projektam, kur tomēr tauta kopības lietai un kopības idejai un simbolam saziedoja līdzekļus, ka šī kopā darīšana, kopā dzīvošana, kopā veidošana un skatīšanās uz augšu uz zvaigznēm, ka tā arī paliks joprojām dzīva nākamgad 100-gades svinībās, ka tomēr šis tautas dzīvā gara spēks arī tiks novērtēts un attīstīts. Tāpēc es vēlreiz gribēju runāt par zvaigznēm un konkrēti par to rīta zvaigzni. Jo, manuprāt, ka jūs kā biblioteka arī esat tā rīta zvaigzne, kas vienmēr parāda to gaismu uz priekšu. Kas ir tā atvērtība jaunai dienai, jaunam sākumam, jaunam zināšanām. Jūs esat tie gaismas punkti. Un es novēlu jums visiem pietiek spēka, dažkārt pārvarēt rutīnas brīžos vai tumšākos dzīves brīžos, nezaudēt tiešām šo sajūtu par to, ka jūs darat ārkārtīgi īpašu darbu. Ne tikai šodienas aspektā, bet nākamo paudžu un 100-gadus aspektā. Tāpēc es gribētu noslēgt savu nelielo un tādu improvizēto uzrunu šodien ar vienu gada skaitli, kas arī var būt, kā saka, tāds improvizēts. Jūs varat arī padomāt, izvēlēties kādu citu. 2118. gads. Ko cilvēki runās tad? Kas notiks Liepājā, kas notiks Latvijā? Kāda būs Eiropa? Ko jūs varat tagad izdarīt? Varbūt kaut ko ļoti nelielu, bet ļoti svarīgu. Es vēlos atstāt jūs šīs nots, pārdomu nots, un vēl jums tiešām gaišus svētkus, gaišu dzimšanas dienu šeit Liepājā, bet arī svinības visiem šeit, kas jūs esat ieradušies no visas Latvijas, lai jums dzīvē veicas, lai mums visiem ir izdevies nākamais 100 gads, un tad vēl tie nākamie 100 arī. Paldies jums!